Lai saprastu, kā darbojās 4. paaudzes gāzes iekārta un ar ko tā tik būtiski atšķirās no pirmajām 3 paaudzēm, turpmāk sauksim tās par klasiskajām gāzes iekārtām, es parādīšu vispārīgi schematisko uzbūvi, neiedziļinoties tehniskajās niansēs. Sāksim ar karburātoru motoriem, un tie sastāvēja no gaisa filtra, karburātora, ieplūdes kolektora, motobloka ar cilindru. Un tie darbojās pēc principa. Gaiss tiek iesūts ar gaisa filtru, gaiss karburātorā sajaucās ar benzīnu un izveidot degmaisījumu. Degmaisījums nonāk ieplūdes kolektorā, tad motoblokā un cilindrā. Uz šādiem motoriem klasiskās gāzes iekārtas jaucējs tika izviestos starp karburātoru un ieplūdes kolektoru un darbojās šādi. Gaiss tiek iesūts ar gaisa filtru, gaiss iziet ar karburātoru nesajausiet tas ar benzīnu, jo tas ir atslēgts. Gaiss iziet ar gāzes jaucēju un izveidot degmaisījumu. Degmaisījums nonāk ieplūdes kolektorā, tad motoblokā un cilindrā. Vēlāk parādījās motori ar degvielas iesmidzināšanu, jeb inžektoru motori. Sākumā ar mehānisko, vēlāk ar elektronisko degvielas padevi. Šīs sistēmas sastāvēja no gaisa filtra, ieplūdes kolektora, degvielas vadības bloka, degvielas sprauslas, motobloks ar cilindru. Šādi motori darbojās pēc principa. Gaiss tiek iesūkts ar gaisa filtru, gaiss iziet caur ieplūdes kolektoru, kad gaisa ir pie motobloka, benzīna vadības bloks padod signālu, benzīna sprausla iesmidzina benzīnu. Izveidojies degmaisījums, uzreiz tiek iesūkts motoblokā un cilindrā. Pirms parādījās 4. paaudzes gāzes iekārtas, šiem motoriem arī lika klasiskās gāzes iekārtas, un tās tika izvietotas starp gaisa filtru un ieplūdes kolektoru. Un darbojās pēc principa. Gaiss tiek iesūkts ar gaisa filtru, gaiss iziet caur gāzes jaucēju un izveidot degmaisījumu, degmaisījums nonāk ieplūdes kolektorā, tad motoblokā un cilindrā. Benzīns ar sprauslu netiek padots, jo ir atslēgts. Kā redzam, gāzes jaucējs visos gadījumos atradās pirms ieplūdes kolektora, dēļ kā radās nepatīkama gāzes smaka, un tas bija neizbēgami, jo izslēdzot motoru, gāzes degmaisījums, kas atradās kolektorā un maisītājā, izgaroja caur gaisa filtru un nonāca apkārtējā atmosfērā. Degmaisījuma atrašanās kolektorā un maisītājā bija iemesls tam, ka bija tā saucamie šāvieni. Tie parasti gadījās, ka strauji atliet gāzes pedāli bremzējot, un tad strauji pātrinoties. Iemesls tam parasti bija neprecīza aizdedzes sistēma vai padales sadales sistēma, kā rezultātā degmaisījums cilindrā aizdegās pirms ieplūdes vārs bija pilnībā aizvēries, un degmaisījums kolektorā uzliesmoja, radot šāvienam līdzīgu skaņu. Ar ko tad atšķirās 4. paudze no klasiskajām gāzes iekārtām? 4. paudzei vairs nav gāzes jaucēja starp gaisa filtru un kolektoru, bet ir gāzes sprauslas, kas tiek iemontētas pie benzīna sprauslām, un tām ir gāzes vadības bloks, vai vienkārši sakot, dators. Šī sistēma tiek samontēta pēc principa. Signāla vadu no benzīna vadības bloka pārgriež un tiltiņā iemontē gāzes vadības bloka slēdzi. Kad slēdzis ir pārslēgts uz benzīnu, tad motors strādā kā strādājas. Kad slēdzis tiek pārslēgts braukšanai ar gāzi, tad notiek šāds process. Gaiss tiek iesūkts ar gaisa filtru, gaiss iziet caur ieplūdes kolektoru, kad gaiss jau ir pie motobloka, benzīna vadības bloks padod signālu, signāls iziet caur slēdzi un aiziet uz gāzes vadības bloku.
Te signāls tiek pārstrādāts, jo gāzei ir cita proporcija pret gaisu, lai izveidotu pareizu degmaisījumu. Gāzes sprausla iesmidzina gāzi. Izveidojies degmaisījums, uzreiz tiek iesūkts motoblokā un cilindrā. Kā redzam, 4. paaudzes gāzes iekārta strādā tāpat kā benzīna motors, un iejaukšanās motora darbībā ir minimāla, kas nodrošina sistēmas lielisku darbību bez blakus efektiem, kā smaka vai šāvieni.